Pasakām patīk ceļot, un šodien pasciņas mazās Irmā Kumeliņā bija atbraukušas pie Džūgstas vidusskolas bērniem, lai atzīmētu izcilā pasaku tēva novadnieka Anča Lerha Puškaiša 150. jubileju. Pasakas var ne tikai stāstīt, bet arī spēlēt un pat izdziedāt. Daudzi bērni gan šodien vairs neatceras, vai mammas kādreiz lasījušas vakaros pasciņas, bet tās viņi mīl un pazīst joprojām. Pepija Garzeķe. Kas tev tur patīk tajā pasakā? Tad, kad Pepijas meklēja savu tēvu tajā pasakā. Mēs stāstam pasakas gan savām māsām, mazām un māsīcām, un pirmās klases skolēniem arī. Kāda tad ir tava mīļākā pasaka? Man visas patīk pasakas. Vairāk tās princeses vai tie vēlni? Man patīk vairāk princeses. Pasakas par princesēm patīk arī aktrisei Baibai Indriksonai, kurai starp daudzajām lomām ir nācies spēlēt arī sērdienīti pasaku lugā Runga iz maisa. Un pasakas viņi ir gatavi ne tikai stāstīt, bet arī spēlēt vēl šodien. Vien vēl nepietiek. Kikarika! Urā! Pasakas dzīvo mūžīgi, un ar katru paudzi tās ceļodams no mutes mutē kļūst aizvien saturā bagātāks un interesantāks. Es domāju, ka bērni vienmēr pasakas ir klausījušies, un arī, kad paauga. Aiziet uz baleti, ir pelnu šķīta, un kas tad, kur meitene negrib būt tik skaista kā sniegbaltīte, ja? Tā kā es domāju, pasakas tomēr dzīvo mūžīgi. Džūgstas pasaku muzeja izveidotāji zina tik daudz pasaku, ka pat nesaskaitīt. Vismīļākie esot vēlni, kas Kurzemes pusē jāizrunā bez ierastā N burta. Man ļoti mīļas ir pasakas par vēliem. Vismīļākā pasaka man ir tā, ko stāstīja Džūgstē, Džūgstas Sprīdītes. Manī dzīvo visgarākā latviešu tautas pasaka Kurbats ķēves dēls. Grūti pateikt, cik manī ir to pasaku. Daudz, man liekas, ir. Tā kā pasakās bieži sastopami seni vārdi, kas šodienas bērniem nav saprotami, pasaku muzejā šodien atklāta arī izstāde vārdnīca, kurā var apskatīt tos priekšmetus, kas visbiežāk pieminēti pasakās. Skolēni šodien piedalījās arī pasaku pārgājienā, kur katrā no kontrolpunktiem iepazinās ar kādu savu pagastu teiku vai nostāstu, kā arī nolika ziedus pie pasaku meistara Anča Lerha Puškaiša pieminekļa.